Labs rīts visiem, lai Dievs bagātīgi svētī, lai Dieva miers jūs namā. Šajā rītā mēs lasam Jāņa evaņģēliju, 1. nodaļu, no 29. panta līdz nodaļas beigām. Tātad Jāņa evaņģēlijas 1. nodaļa, sākot ar 29. pantu līdz 51. pantam. Otrā dienā Jānis ierauga nākam Jēzu un saka: redzi, Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Šis ir, par ko esmu sacījis. Pēc manis nāk vīrs, kas mani pārspējis, tāpēc, ka viņš bija pirmāk nekā es. Es viņu nepazinu, bet lai viņš kļūtu zināms Izrēlam, tāpēc es nācu kristīdams ar ūdeni. Un Jānis liecināja sacīdams: es redzēju garu nonākam kā balodi no debesīm un paliekam uz viņu. Es viņu nepazinu, bet tas, kas mani sūtīs kristīt ar ūdeni, man sacīja: uz ko tu redzēsi garu nonākam kā balodi no debesīm un paliekam, tas ir viņš, kas kristīs ar svēto garu. Un esmu redzējis un liecinājis, ka viņš ir Dieva dēls. Slavu Dievam! Un otrā dienā Jānis atkal stāvēja un 2 no viņa mācekļiem. Ieraudzījis Jēzu staigājam, viņš saka: redzi, Dieva jērs. Šos vārdus dzirdēja abi mācekļi un sekoja Jēzum. Bet Jēzus apgriezies, redzēja viņus sekojam un saka viņiem: ko jūs meklējat? Tie viņam atbildēja: rabi, tulkojamā mācītājs, kur tu mājo? Un viņš tiem sacīja: nāciet, tad redzēsiet. Tad tie nogāja un redzēja, kur viņš mājo, un palika to dienu pie viņa. Tas bija ap 10. stundu. Andrejs, Sīmeņa Pētera brālis, bija viens no tiem 2, kas no Jāņa bija dzirdējuši un bija viņam sekojuši. Viņš vispirms atrod savu brāli Sīmeni un viņam saka: mēs esam atraduši Mesiju, tulkojumā svaidītais. Viņš to aizveda pie Jēzus, un Jēzus viņu uzlūkoja, sacīja: tu esi Sīmanis, Jāņa dēls, tevi sauks Kefa, tulkojumā Pēteris Klints. Otrā dienā Jēzus gribēja doties uz Galileju. Viņš atrod Filipu un viņam saka: seko man. Bet Filips bija no Betsaidas, Andreja un Pētera pilsētas. Filips atrod Natanēlu un saka viņam: mēs esam to atraduši, par ko Mūzes bauslībā un pravieši rakstījuši, Jēzu no Nāceretes, Jāzepa dēlu. Natanēls viņam saka: vai no Nāceretes, vai nāk kas labs? Filips viņam atbild: nāc un redzi. Jēzus redzēja Natanēlu nākam un saka par viņu: redzi, patiesi Izrēlietis, kurā nav viltības. Natanēls sacīja viņam: kā tu mani pazīsti? Jēzus atbildēja viņam: pirms Filips tevi sauca, kad tu biji zem vīģes koka, es tevi redzēju. Natanēls viņam atbildēja viņam: rabi, tu esi Dieva dēls, tu esi Izrēla ķēniņš. Jēzus viņam atbildēja: tu tici tāpēc, ka es tev sacīju, ka redzēju tevi zem vīģes koka, tu redzēsi lielākas lietas par šīm. Patiesi, patiesi, es jums saku, jūs redzēsiet debesis atvērtas un Dieva eņģeļus uzkāpjam un nokāpjam uz cilvēka dēlu. Halleluja! Slava Jēzum!
Slava Jēzum! Jūs redzēsiet debesis atvērts un cilvēka dēlu. Amen! Uz cilvēka dēlu nokāpjam un uzkāpjam Dievam eņģeļus. Slava Tev, Jēzu! Paldies Tev par atvērtām debesīm! Paldies Tev, Jēzu, ka Tu esi mūsu vidū! Paldies Tev, Kungs, par šo brīnišķīgo rītu! Paldies Tev, Jēzus Kristus, ka Tu esi katru mūsu aizstāvis! Ka Tu esi mums sūtījis svēto garu, kas mums ikdienas aizstāv, kas ikdienas ir pie mums līdz pašam pasaules galam. Paldies Tev, Jēzu! Paldies Tev, Kungs! Es slavēju Tevi, es godinu Tevi, es pielūdzu Tevi. Es teicu Tavu svēto un patieso vārdu šajā rīta stundā, un es Tev pateicos, Jēzus Kristu, ka šajā rīta stundā mēs atkal varam meklēt aizstāvību, mēs varam meklēt žēlstību, Jēzu. Un es pateicos, debes Tēvs, kad Bībelē teica, ka tā ir tā kunga kalpa svētība, ka tas, kas pret mums celsies, tas kritīs mūsu dēļ. Jo Tu mūs aizstāvies, Tu esi mūsu aizstāvis, Tu esi mūsu glābējs, Tu esi mūsu pestītājs, un Tu esi mūsu klints, kurā mēs patveramies, Jēzu. Tāpēc arī šajā rītā es meklēju Tavu aizstāvību, Jēzu. Es meklēju Tavu aizstāvību šajā rīta stundā, Jēzu. Es meklēju Tavu aizstāvību, Kungs, Jēzu Kristu, un es zinu, ka es pie Tevis varu atrast glābšanu, pie Tevis varu atrast pestīšanu, pie Tevis varu atrast mieru. Un kaut varbūt arī šodien cilvēki varbūt smējās vai izsmēja viens otru, Jēzu, bet Tu esi mūsu aizstāvis, Kungs. Un es pateicos, ka Tu ne par vienu nesmējies, Jēzu. Un kad mēs vienmēr atrodam mieru pie Tevis, ka mēs vienmēr varam Tev pielūgt, slavēt, godināt. Un es pateicos Tev, Jēzus Kristu, kad es kalpoju no sirds, Jēzu, ka es kalpoju no sirds Tev, Jēzu. Un kad es varu katru dienu lūgt, pielūgt, meklēt Tavu vaigu, un Tu man aizstāv, Jēzu, Tu man aizstāv. Un pie Tevis mēs katrs iegūstam žēlstību un vēlreiz žēlstību. Tāpēc es par to Tev pateicos, Jēzu. Es godinu Tavu svēto un patieso vārdu, un es pateicos, ka es to varu darīt katru rīta stundu. Paldies Tev, Jēzu. Paldies Tev, Kungs. Visu varenais, visu spēcīgais, visu stiprais, visu taisnais Dievs. Es pateicos par Tavu žēlstību, pateicos Tev par Tavu mīlestību, Kungs. Ka Tu esi vienmēr tuvu katram, kas Tevi pielūdz, kas Tevi slavē, kas Tevi, Kungs, Jēzus Kristu, piesauc jebkurā vietā, un arī mēs šajā rītā Tevi piesaucam un meklējam Tavu vaigu Jēzus Kristus vārdā. Amen. Un jā, arī šajā rītā es atkal esmu sagatavojis rīta pārdomas, atkal soļus, kā mēs varam to, ko izlasījām, piepildīt savā dzīvē. Un Jēzus patiešām ir Dieva jērs, kas nes visas pasaules grēkus. Amen. Jēzus Kristus patiešām ir Dieva jērs, kas nes visas pasaules grēkus. Un Viņš ir samaksājis cenu, lai tu šodien dzīvotu, lai tu būtu priecīgs, lai tu būtu laimīgs, un lai tu šodien esi piepildīts ar Dieva garu, vēl vairāk un vairāk piepildīts ar svēto garu. Slava Dievam, slava Jēzum Kristum. Un jā, es atvēršu jau to, ko esmu pierakstījis un pārdomājis, un varbūt ir daudz lietas, kas, praktiski, ko es katru rītu aicinu lasīt Bībeli, lūgt Dievu, evaņģelizēt, būt piepildītiem ar svēto garu, vienu vārdu sakot, būt laimīgiem ar Jēzu Kristu. Būt laimīgiem un dzīvot tiešām Dieva mīlestībā, Dieva labestībā. Un pirmais solis, ko es vēlos šajā rītā pateikt, pieņem Jēzu kā Dieva jēru, kurš nes pasaules grēkus. Pieņem Jēzu, pieņem Dieva jēru, pieņem viņu savā dzīvē. Viņš nes visas
pasaules grēkus, un caur Jēzu Kristu esi brīvs, caur Jēzu Kristu esi laimīgs. Un jā, slavu Dievam arī, tiešām Dieva jērs, mans pestītājs, mans glābējs, viņš dod man spēku no rītiem piecelties, būt raidījumā, darīt to visu Dievu godam, arī kalpot Dievu godam, darīt visu viņam, pielūgt un slavēt viņa svēto vārdu. Un mēs jau lasam, tad mēs lasījām Lūkas evaņģēliju 1. nodaļu, sākot ar 29. pantu. Es atvainojos. Un mēs redzam to, ka Jānis Kristītājs saka, redzi, tad viņš dod liecību par Jēzu, viņš saka, redzi, Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus. Grēki tad, jā, un Jēzus ir upuris par mūsu grēkiem. Viņš ir upuris par mūsu grēkiem, viņš dāvā pestīšanu ikvienam, kas viņu pieņem. Amen. Un Jēzus, ko viņš teica? Ka tas, kas nāks pie viņa, viņš neatstums. Slavu Dievam. Un es domāju, ka tā praktiskā pielietošana ir tāda, ka pārdomā katru dienu, vai tu pilnībā paļaujies uz Jēzu kā savu glābēju. Vai tu pilnībā paļaujies uz Jēzu kā savu glābēju, kā savu pestītāju savā dzīvē? Un ka tu nepaļaujies uz saviem darbiem vai cilvēciskajām pūlēm, bet ka tu paļaujies uz Jēzu Kristu. Un pateicies Dievam katru dienu par viņa žēlstību, Tiešām mēs pateicamies, Kungs, Jēzus Kristus, šodien par jaunu žēlstības dienu, ka mēs Tevī patveramies, ka mēs Tevī dzīvojam un varam būt priecīgi, Kungs, un ka Tu tiešām mums dāvā žēlstību, un ka mēs dzīvojam brīvībā, Pateicies Jēzum Kristum par viņa žēlstību, un ka Tu dzīvo brīvībā. Un kad Jēzus dod tev grēku piedošanu, ka viņš dāvā tev grēku piedošanu, slava Jēzum, tavi grēki ir piedot. Man ļoti patīk 103. psalms, teic to kungu man dvēseli, un neaizmirst, ko viņš labi tev darīs, jo viņš piedod visus tavus grēkus, un viņš dziedē visas tavas vainas. Un lūdzu svētajam garam šajā rītā, ka tu vari pastāvēt ticībā. Svētais gars, mēs lūdzam šajā rītā, ka mēs varam pastāvēt ticībā. Un ticībā Jēzus upurim, to, ko viņš ir maksājis par katru no mums, ka mums ir ticība, ka mēs pieņemam Jēzus upuri un kad mēs neļaujam šaubām vājināt mūsu garīgo pārliecību, ka visas šaubas šajā rītā tiek izkliedētas, ka mēs kļūstam ticīgāk, ka mēs ejam no ticības uz ticību, mēs ejam no spēka uz spēku, mēs ejam no spožuma uz spožumu. Jēzus Kristus vārdā. Slava Dievam! Un tiešām Jēzus Kristus upuris, to, ko Jēzus samaksājis, viņš ir samaksājis pie krusta, atver mums iespēju, atver ceļu, piepildīties ar svēto garu. Aleluja! Slavu Dievam! Mēs šodien pieņemam Jēzus upuri, un mēs piepildamies ar svēto garu. Slava Dievam! Paldies Tev, Jēzu! Un mēs tiešām caur Jēzus asinīm tiekam šķīstīti, caur Jēzus asinīm, kas pilēja Golgātā no krusta, caur Jēzus Kristus brūcēm. Kungs, Jēzus, mēs esam dziedināti, mēs esam Jēzus Kristus asinīs šķīstīti, un mēs kļūstam par svētā gara mājokli, mēs esam svētā gara mājoklis, un kā Bībele arī teica, kad jūs esat svētā gara mājoklis, un tā ir patiesība, Dievvvārds patiesība, kad mēs pieņemam Jēzu, mēs kļūstam par svētā gara mājokli. Slavu Dievam! Aleluja! Otrais punkts, otrais solis, atzīsti svētā gara lomu tavā dzīvē, un svētais gars tas, kas dod liecību tevi par Jēzu, un amen. Bībelē teica, nāks aizstāvis svētais gars, viņš ņems no Jēzus, ja? Tad darīs zināmas nākamās lietas. Tāpēc, jā,
Svētais gars darbojās mūsu dzīvēs, viņš darbojās, viņš ir mūsos, Jēzus ir mūsu sirdīs. Un mēs redzam to, mēs lasījām tad Jāņa evaņģēlija 1. nodaļu no 32. līdz 34. pantam, izlasījām tātad no 29. panta līdz nodaļas beigām, bet mēs pa pantiņam pārdomājam to, ko mēs esam izlasījuši, un mēs redzam to, ka Jānis Kristītājs redz svēto garu nolaižamies uz Jēzu kā balodi. Ja? Svētais gars kā balods nolaidās uz Jēzu Kristu, slavu Dievam. Un viņš apliecina, tad Jānis Kristītājs apliecina, ka Jēzus ir Dieva dēls. Amen. Jo Jānis saka, kad tu redzēsi balodu nolaižamies uz Jēzu, ja, tad viņam bija arī iekšā tad Jānis Kristītājs to visu redzēja, kad svētais gars kā balods nolaidās uz Jēzu, un viņam bija vēl viena liecība, ka tās, uz ko tu redzēsi, svēto garu kā balodu nolaižamies, tās kristīs ar svēto garu un uguni, un Jēzus Kristus kristī mūs ar svēto garu un uguni, slavu Dievam, paldies Jēzum Kristum. Un es domāju, ka tā praktiskā pielietošana ir tāda, lūdzu, lai svētais gars tev palīdz dziļāk iepazīt Jēzu. Svētais gars, es tik ļoti gribu, ka katrs no mums, mēs vēl vairāk un vairāk iepazīstam Jēzu Kristu savā dzīvē un viņa gribu. Slavu Dievam, palīdz svētais gars katram no mums vēl dziļāk iepazīt Jēzu Kristu savā dzīvē un viņa gribu. Un meklē svētā gara vadību katru dienu. Meklē svētā gara vadību katru dienu. Un tiešām, lai svētā gara vadība katru dienu mūsu izvēlē, to, ko mēs izvēlamies, kāda būtu arī mūsu šodien ikdienas lēmuma, ka tas viss ir svētā gara inspirēts, svētā gara vadīti, ka mēs esam svētā gara vadīti visā, gan attiecībās ar cilvēkiem, gan kalpošanā, Jēzus Kristus vārdā. Un tiešām esi atvērts tam, lai svētais gars tev lieto kā liecinieku. Es atvērts tam, lai svētais gars lieto tevi varenā veidā. Svētais gars, ka arī šajā rītā tu mani lieto varenā veidā, lai tiešām apstiprina vārdu ar līdzējušām zīmēm un brīnumiem. Un vakar es tur pārteicos, kad es teicu, esi pazemīgs. Un praktiski, es pārteicos, esi pazemot, bet esi pazemīgs. Un varbūt mums ir šķiet tā, ka, ja es būšu pazemīgs, tas ir kaut kāds ceļš uz pazemošanos vai vēl tā tālāk, bet nē, tas ir ceļš uz augšu. Jo Bībelē teica, ja tu būsi pazemīgs Dievu priekšā, tad Dievs tevi paaugstinās. Amen, tas ir vienmēr ceļš uz augšu. Tad, kad tu esi pazemīgs tā kunga priekšā, tas ir ceļš tikai uz augšu. Slavu Dievam! Un tiešām palīdz svētais gars, ka mēs esam tev atvērti un ka tu mūs lieto kā liecinieku, tāpat kā Jānis Kristītājs, ka mēs varam liecināt tāpat kā Jānis Kristītājs liecināja par Jēzu. Amen, ka mēs esam svētā gara lietot un ka mēs varam liecināt par Jēzu Kristu, kā to darīja Jānis Kristītājs. Amen. Un svētais gars patiešām liecinā par Jēzu. Amen. Tas ir apsolījums, ka svētais gars liecinās par Jēzu, un svētais gars aizskar cilvēku sirds, viņš liecina par Jēzu. Brīnišķīgais svētais gars. Un mēs zinām to, kad svētā gara galvenais uzdevums, svētā gara galvenais uzdevums ir celt un godāt Jēzu. Un ja tu esi pilns ar svēto garu, tu noteikti celsi, godās, slavēsi Jēzu un atklāsi Jēzus Kristus patiesību cilvēkiem. Tad, kad esi pilns ar svēto garu, tu nespēji klusēt. Amen? Tu nespēji klusēt. Un svētā gara kristība
ir brīnišķīgi, ka mēs saņemam. Es ticu, ka katrs no mums, kas nav saņēmis, saņems svētā gara kristību, runās, kā gars liek izrunāt, un tiešām runās mēlēs, citās mēlēs, eņģeļu mēlēs, un tiešām svētā gara kristība dod drosmi un spēku liecināt par Jēzu ar pārliecību. Halleluja! Tad, kad tu esi kristīts ar svēto garu, tad, kad tu esi saņēmis spēku no augšienes, tu liecini par Jēzu ar pārliecību. Slāva Dievam! Halleluja! Un trešais. Es man šeit aicināšu, lai tas kļūst par mūsu dzīves moto, lai tas kļūst par manu dzīves moto. Aicināt citus sekot Jēzum un būt par viņa mācekļiem. Halleluja! Es atkārtošu, bet es gribu, lai tas kļūst par mūsu dzīvesveidu, ka mēs liecinām par Jēzu, un ka mēs nekaunamies no Jēzus, un ka mēs neslēpjamies no Jēzus, un ka mēs kad nav paslēpis, kad nav paslēpis vai baznīcā, vai draudzē, vai ikdienas dzīvē, ka mēs neslēpjamies, ka mēs šodien visai pasaulē varam pateikt, Jēzus ir mans kungs, Jēzus ir mans glābējs, jo jaunības dienās, bērnībā mēs spēlējam paslēpis, slēpāmies un tad meklējām viens otru, bet es domāju, pie Jēzus nav jāspēlē paslēpis. Amen. Mums jābūt redzamiem. Sveci neviens neliek zem pūra, bet liek ārā, lai visi redz gaismu. Halleluja. Mums nav jāspēlē paslēpis. Un trešais, aicina citus sekot Jēzum un būt par viņu mācekļiem. Un mēs redzam to, ka 2 Jāņa mācekļi, tas ir rakstīts no Jāņa evaņģēlijas 1. nodaļa no 35. līdz 39. pantam, 2 Jāņa mācekļi sāk sekot Jēzum, tad Jāņa kristītāji mācekļi, un kad Jānis norāda uz Jēzu, viņi sāk viņam sekot. Kad Jānis pateica, redz, Dieva jērs, 2 Jāņa mācekļi sāk sekot Jēzum. Jēzus jautā, ko jūs meklējat, un aicina viņus palikt ar viņu. Un es domāju, ka palikt ar Jēzu, un es domāju, ka tā praktiskā pielietošana tāda pārdomā, kas ir tavas dzīves lielākais mērķis. Pārdomā, es dodu uzdevumu tev šajā rītā. Pārdomā, kas ir tavas dzīves lielākais mērķis? Kas ir tavas dzīves lielākais mērķis? Vai tu patiesi meklē Jēzu vai kaut ko citu? Kas ir tavs lielākais mērķis tavā dzīvē? Vai tu patiesi meklē Jēzu, Kristu vai kaut ko citu savā dzīvē? Un aicinu citus tuvoties Jēzum. Tāpēc arī ir šis raidījums. Es aicinu katru rītu tevi, brāli, māsu, tevi, kas skatās šo pārraidi. Es tevi aicinu sekot, tuvoties Jēzum un tiešām darboties šajā brīnišķīgajā Dieva druvā, ticībā, un ka mums ir personīgā liecība, lai tiešām, lai atnāk tas tavā dzīvē, kad vairāk un vairāk brīnumu tavā dzīvē, no Kristus, no Dieva, dzīvā Dieva darbi tavā dzīvē, ka tev ir par ko liecināt, kad Jēzus ir dzīvs, ka viņš ir augšām cēlies, ka tev ir personīga liecība. Un lūdzu svēto garu, lai viņš tev palīdz efektīvi kļūt par Jēzus mācekli. Palīdz svētais gars, ka mēs efektīvi kļūstam par Jēzus Kristus mācekļiem, ka mēs efektīvi kļūstam par Jēzus Kristus mācekļiem un aicinām arī citus sekot viņam. Palīdz, mīļais, dārgais, svētais gars. Un tiešām Dievs mūs aicina kļūt par viņa mācekļiem. Dievs mūs aicina. Amen. Viņš saka, kļūst par Jēzus mācekli, kļūst par Dieva bērnu. Un tiešām es domāju, ka mūsu ticības uzsvars nav likts uz to, kad mūsu ticība nav kaut kāda intelektuāla, bet tā ir patiesa dzīvesveids. Amen. Tas ir patiesa dzīvesveids mūsu dzīvē. Mēs sekojam Jēzum ar pilnīgu nodošanos. Mēs sekojam Jēzum ar pilnīgu nodošanos Jēzus Kristus vārdā. Un es zinu to, ka svētais gars dos tev spēku būt par viņa mācekli. Svētais gars, viņš dos tev spēku
kļūt par patiesu Jēzus Kristus mācekli. Amen! Un mēs arī to lasām Apostoļu darbos 2. nodaļā, ka mācekļi tika piepildīti ar Svēto garu. Mācekļi tika piepildīti ar Svēto garu. Mācekļi tika piepildīti ar Svēto garu. Slava Dievam! Paldies Jēzum Kristum! Paldies Tēvam, Dēlam un Svētajam garam! Ka tiešām, un viņi efektīvi sludināja un dzīvoja ticībā. Slavu Jēzum! Un 4. solis. 4. solis. Ved citus pie Jēzus, kā to darīja Andrejs. Ved citus pie Jēzus, kā to darīja Andrejs. Man šeit ir jau lasot Jāņa evaņģēliju 1. nodaļu. Es vienkārši šodien aicinu kļūt par evaņģēlis, kļūt par efektīvu Kristus mācekli. Un tiešām ved citus pie Jēzus, kā to darīja Andrejs. Un mēs lasām tad Jāņa evaņģēliju 1. nodaļā no 40. līdz 42. pantam, kad Andrejs ved savu brāli Simonu pie Jēzus. Un Jēzus dod viņam jaunu vārdu Pēteris. Aleluja! Un es domāju, ka tā praktiskā pielietošana tāda, lūdzu Svēto garu, lai viņš tev dod sirdsapziņu, lai tev ir sirdsapziņa, lai tev ir sirdsapziņa un mīlestība pret tiem, kuri vēl nepazīst Jēzu. Amen. Ka tev ir sirdsapziņa, ka tava sirds sāp par tiem, kuri nepazīst Jēzu Kristu, un tev ir mīlestība pret tiem, kuri nepazīst Jēzu. Amen. Un tiešām lūdzu meklēju iespējas dalīties ar labo vēsti. Es vienkārši ticu, kad vienkārši klausoties šos raidījumus, tev iedegsies Svētā gara uguns, vēl vairāk tu būsi pilns Svēto garu, tu esi pilns Svēto garu, tu nespēji klusēt, tu liecinās par Jēzu. Tu dalīsies ar labo vēstu gan ģimenē, gan ar draugiem. Amen. Tu dalīsies, tu nespēji klusēt. Un tiešām esi gatavs kalpot, lai citi varētu iepazīt Jēzu. Esi gatavs, saka šodien, kungs Jēzus, esmu gatavs. Esmu gatavs kalpot, lai visi iepazīst Jēzu. Varbūt tieši caur tevi kāds atradīs Kristu. Varbūt, es domāju noteikti, caur tevi kāds cilvēks atradīs Jēzu Kristu. Un ir svarīgi, mīļie, būt ne tikai mums būt sludinātājiem, bet ka katrs no mums ir ticīgs un aicināts vēst citus pie Kristus. Amen? Ne tikai sludinātāji, bet mēs katrs esam. Mēs varam sludināt Dievu vārdu, bet ir kaut kas vairāk. Protams, tam sludināto vārdu cilvēki tiek aizskarti, bet mums arī ir jāsludina evaņģēlijs, jāsludina evaņģēlijs un jāaicina cilvēks pie Kristus. Un Svētais gars piepildi katru no mums šajā rītā un dod mums gudrību. Dod mums gudrību, ka mēs dalāmies ar ticību, ka mēs dalāmies. Svētais gars dod mums vārdus un spēku, lai runātu ar pārliecību. Dod mums vārdus un spēku arī šajā rītā. Kungs, svētais, mīļais, dargais Svētais gars, dod man tiešām spēku un pārliecību, ka es runāju tavus vārdus ar spēku un pārliecību. Ar spēku un pārliecību Jēzus Kristus vārdā. Un 5. solis. 5. solis, pats pēdējais, ko es vēlos pateikt šajā rītā. 5. solis. Uzticies, ka Jēzus tevi redz un zina tavu sirdi. Uzticies, ka Jēzus Kristus, viņš zina tavu sirdi. Viņš zina tavu sirdi. Viņš zina tavu sirdi un redz tevi. Un mēs lasām Jāņa evaņģēliju, tad 1. nodaļu no 43. līdz 51. pantam, pašā raidījuma sākumā mēs lasījām, tad mēs redzam to, ka Filips un Nātanēls atpazīst Jēzu. Un Jēzus saka Nātanēlam, es tevi redzēju zem vīģes koka pirms tevi pasaules. Tad Nātanēls atpazīst Jēzu, Filips
Un vai tu atpazīsti Jēzu, vai tu zini, kas ir tavs glābējs, vai tu viņu pazīsti personīgi savā dzīvē. Un lai Dievs dod, ka tu iepazīsti arvien vairāk un vairāk savu glābēju un savu pestītāju daudz dziļāk. Un es domāju, ka tā praktiskā pielietošana tāda, uzticies, kad Jēzus redz tavas vajadzības, tavu pagātni un tavu nākotni. Uzticies, ka Jēzus redz tavas vajadzības. Jēzus redz tavas vajadzības. Viņš redz visam tam, kam tu šodien ej cauri. Viņš redz tavu pagātni, viņš redz tavu nākotni. Un viņš pazīst un aicina tevi sekot viņam. Viņš pazīst tevi un viņš aicina tevi šai rītā sekot viņam. Jēzus Kristus pazīst tevi un viņš aicina tevi sekot viņam. Slavu Dievam! Kad esi nesaprašanā vai kādās šaubās, lūdzu svētajam garam stiprināt tavu ticību. Svētais gars palīdz šodien, ja kāds ir kādā neizpratnē vai šaubās, palīdz, stiprini katram šajā rītā ticību. Mīļais, dārgais, svētais gars, stiprini katram ticību, kas skatās šo pārraidi. Un tiešām meklē Dieva pārdabiskās zīmes un vadību, jo viņš joprojām runā un atklājas ticīgajiem. Meklē Dieva pārdabiskās zīmes. Dievs darbojas varenā veidā. Un lai notiek Dieva zīmes un brīnumi, lai Dievs pārdabis darbojas tavā dzīvē, lai tavā dzīvē Dieva vadība, Dieva mīlestība, un tiešām viņš joprojām runā, un viņš joprojām vada, mīļais, dargais Jēzus, katru no mums, Tēvs, Dēls un Svētais gars. Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Dievs Svētais gars. Un jā, Dievs joprojām runā caur Svēto garu. Dievs joprojām runā uz mums caur Svēto garu. Un Svētais gars tiešām atklāja Dieva prātu un vada katru ticīgo. Svētais gars, viņš atklāja Dieva gribu un vada katru no mums. Un Jēzus zināja, kur ir Natanēls, un Dievs joprojām atklāja savu gribu. Amen. Kur atrodas Natanēls? Kur tu atrodies šodien savā dzīvē? Kādā punktā? Bet viņš zina, un Dievs joprojām atklāja savu gribu, un caur atklāsmi, sapņiem un pravietošanu Dievs joprojām atklāja savu gribu, caur atklāsmi, caur sapņiem un caur pravietošanu. Dievs, atkārtošos vēlreiz, Dievs joprojām atklāja savu gribu, caur atklāsmēm, caur sapņiem un caur pravietošanu. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Un es domāju, ka tie praktiskie soļi šodien, ko tu vari izdarīt, pieņem Jēzus upuri. Es domāju, ka šodien tie, kas skatās šo pārraidi, mēs katrs no mums, mēs esam pieņēmuši Jēzus Kristus upuri. Mēs esam pieņēmuši. Un ja tu vēl neesi pieņēmis Jēzu kā savu kungu glābēju, pilnībā paļaujies uz viņa žēlstību. Un ja tu nepazīsti Jēzu, tad šodien es atkal tev teikšu priekšā lūkšana, atkārtojas mans, pieņem Jēzu Kristu par savu kungu un glābēju savā dzīvē. Sāki ar kopā ar mani. Aizver acis vai pacel rokas debesīm, vai nokrīt uz ceļiem, pacel rokas debesīm, sāki kopā ar mani. Debesu Tēvs, es nāku pie tevis. Jēzus Kristus vārdā. Piedod manus grēkus. Jēzu Kristu, šķīstī mani, mazgā mani, tīri mani ar savām svētajām asinīm, nomazgā mani, dari mani baltāk par sniegu. Jēzu, šajā brīdī ienāc Jēzu Kristu manā sirdī, ienāc Jēzu Kristu manā sirdī un esi mans glābējs un mans pestītājs. Ar šo brīdi mana dzīve pieder tev. Jēzu Kristu, kristī mani ar svēto garu un uguni. Es pateicos tev, Jēzu, ka šajā brīdī mans vārds tika ierakstīts dzīvības grāmatā ar zelta burtiem. Es pateicos tev, Jēzu, ka tagad es esmu Dieva bērns. Man pieder mūžīgā dzīvība. Es esmu glābts. Mani grēki ir piedoti, un mans ceļš ved uz debesīm. Un šajā dienā es esmu kļuvis par Dieva bērnu un piederu pie Dieva ģimenes. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Pieņem Jēzus upuri un tiešām
paļaujies viņa žēlstību un lai Jēzus kļūst par tavu dzīves kungu glābēju. Otrais, ko tu vari izdarīt šodien, lūdz pēc svētā gara vadības. Svētais gars, lūdz tavu vadību šajā dienā, es lūdzu tavu vadību katru dienu. Svētais gars, palīdz man liecināt par Jēzu. Svētais gars, palīdz man liecināt par Jēzu un palīdz atvērt savu sirdi svētajiem rakstiem, Bībelei un tiešām stiprināt ticību, savu ticību, stiprināt, ka mana sirds ir atvērta Bībelē, ka es katru dienu lasu un ka mana ticība un tavu ticība kļūst vien stiprāk un stiprāk un stiprāk. Un evanģelizē. Trešais solis, ko tu izdarīsi šodien, evanģelizē un vēd citus pie Jēzus. Evanģelizē un vēd citus pie Jēzus. Esi drosmīgs un aicini cilvēkus sekot Jēzum. Esi drosmīgs un aicini cilvēkus sekot Jēzum. Tāpat kā to darīja Andrejs un Filips, aleluja! Tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu par tevi un lai tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai dod tev mieru. Dieva tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība un svētā gara sadraudzība, lai ir un paliek ar jums visiem vienmēr, mūžīgi, amen. Un lai tas kungs tevi svētīdams svētī, lai viņš paplašina tavs robežas, lai tā kunga roka ir alaž ar tevi, un lai viņš pasargā tev no nelaimes, ka tev nav jācieš sāpes. Viss kopā mēs šeit rītā lūdzam mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dodi mums šodien un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen! Amen! Esiet svētīti, lai Dievs bagātīgi svētī, lai jums brīnišķīgi šī diena ar Dieva svētībām piepildīta un tic, ka jūs bijāt svētīti šajā rīta stundā un tiksimies jau atkal rītā, lai Dievs bagātīgi jūs svētī. Amen! Un lasīsim rīt Jāņa evaņģēlija 2. nodaļu. Esiet svētīti!